Sveiki! Šodien vēlos iepazīstināt jūs ar alkohola flomasteriem, promarkeriem. Šie flomasteri ir krietni vien atšķirīgi no tiem flomasteriem, kurus ir pierasts redzēt kancelēs preču veikalos. Tā kā tie ir uz alkohola bāzes, tad tos var uzskatīt par permanentiem flomasteriem, kas nozīmē, ka tos ir iespējams lietot uz daudzām dažādām virsmām, ieskaitot stiklu, metālu, plastmasu, koku un daudzām citām. Pavisam šie flomasteri ir pieejami 148 dažādās krāsās, un apmēram puse no tām ir šobrīd pieejami internetu veikalā lively.lv. Tajā pašā adresītē jūs varat izprintēt arī gan jau aizpildītu krāsu tabulu, kā arī neaizpildītu tabulu, kuru varat aizpildīt paši, atzīmējot tos marķierus, kuri ir jūsu īpašumā. Šo flomasteru primārais pielietojums ir dažādu ilustrāciju veidošana un krāsošana. Šie flomasteri ir populāri arī daudzu mangas mākslinieku vidū un, protams, arī rokdarbnieku vidū. Katrs promarker flomasters nāk ar diviem dažādiem uzgaļiem. Vienā galā ir ļoti smalks bultiņu veida uzgalis, smalku kontūru un laukumu iekrāsošanai. Savukārt otrā galā ir kaltveida uzgalis, plašāku laukumu krāsošanai vai dažāda biezuma līniju vilkšanai. Uz katra flomastera ir norādīts tā nosaukums un kods. Lai vieglāk šos flomasterus būtu atrast un lietot, esmu uz to galiņiem izveidojusi nelielus marķējumus, vienkārši ņemot, izkrāsojot papīra lapiņu un pēc tam izgriežot vai nu aplītu kvadrātiņu, kas jums ir ērtāk. Jo oriģinālā, diemžēl, šie flomasteri nāk bez šāda veida krāsu marķējumu. Ja jebkuri parasti flomasteri vai pildspaules, būtībā jebkuri rakstām rīki, kuros iekšā ir tinte, būtu jāglabā stāvus, tā lai visa tinte, kas ir iekšā, pieplūstu galiņam un tas nekad neizžūstu, tad šī gadījumā, ja mums ir divi gali, tad šie flomasteri būtu jāuzglabā horizontāli. Līdz ar to visērtākais to uzglabāšanas veids ir, piemēram, šādā vienkārši parastā kvadrātainā puķu podiņā, kad visi flomasteri vienkārši stāv horizontāli, un tā kā esmu izveidojis marķējumus, tad man ir ērti redzēt, kurus flomasterus es vēlos lietot, un arī paņemt tos. Lietojot parastus flomasterus, tīpaši uz ūdens bāzes, noteikti būsiet pamanījuši, krāsojot parastu, piemēram, bīroju papīru, kas ir viens no vislēnākajiem. Ja mēs vēlamies iegūt vai nu tumšāku krāsu, vai nu, lai mums nebūtu dažādas svītras, jau pēc neilga brīža mēs redzam, ka papīrs sāk vēlties, no tā nāk nost dažādas atliekas, un papīrs pats ir kļūst tik slapjš, ka būtībā tajā jau var pat rasties caurumi. Taču promarkeru alkohola bāze nodrošina to, ka pat uz šāda biroja papīra jūs pa vienu vietu varat braukt neskaitāmas reizes, un tas nekad nesavēlsies un neveidos caurums jūsu papīrā. Nākamā promarkeru labākā īpašība ir tāda, ka pirmkārt tas savā starpā neatstāja nekādas redzamas švīkas, un to dažādas krāsas ir iespējams, tā teikt, sapludināt savā starpā, veidojot dažādas krāsu pārejas. Lūk, šādi mēs no tumši brūnas krāsas varam aiziet
līdz gaiši dzeltenai krāsai. Ja mums kāda pārēja liekas pārāk izteikta, tādu nevēlamies, vienmēr varam iet virsū. Vislabāk pludināšana pavadodās tad, ja mēs to veicam ar apļveida kustībām. Turklāt ar gaišo krāsu, ejot pāri tumšajai krāsai, mēs būtībā arī izgaišinam to tumšo krāsu. Šāds krāsu pārējais. Jāatcerās ir to, ka promarkeri vienmēr spēj izsūkties cauri jūsu papīram, līdz ar to strādājiet uz virsmas, kuru nebaidieties sasmērēt. Jāpiemina ir arī tā saucamais blenders, jeb pludināšanas rīks. Būtībā tam ar īsti ir pludināšana nav nekāda sakara, jo tas darbojās kā dzēžgumija. Mēs varam vienkārši kādas vietas padarīt krietni gaišāks. Turklāt nebaidoties, ka mēs šo flomasteru sasmērēsim. Nedaudz pabraukājot pa vienkāršu papīru, galiņš atkal kļūst tīrs. Blenders noder arī tajā gadījumā, ja mēs vēlamies izveidot krāsu pārēju vienkārši uz papīra krāsu. Tas ir palto. Šādā gadījumā mēs iepriekš uzklāto krāsu varam izgaišināt, ja padarīt gaišāku, līdz tā ir saplūdusi ar pašu papīra krāsu. Lai redzētu flomasteru īsto krāsu, kā tā būs, ir nedaudz jāuzgaida. Uz papīra tas parasti notiek ļoti ātri, uz citām neporainām, tinti neuzsūcēšām virsmām tas var ilgt arī nedaudz ilgāk. Blenderim ir arī vēl viena īpašība. Ja mēs krāsojamo virsmu vispirms apstrādājam ar blenderi, tad liekot nākamās krāsas virsū, tās savā starpā saplūdīs jau nedaudz labāk nekā vienkārši tāpat vienu otru uzliekot virsū. Taču jārēķinās ar to, ka šādā gadījumā šīs krāsas var būt nedaudz gaišākas nekā tās būtu bez blendera apakšā. Veidojot krāsu pārējus uzreiz, kamēr tinte vēl nav kārtīgi nožūsi, mēs iegūsim daudz netveramāku pārēju. Taču savukārt, ja mēs to veidosim pēc tam, kad tinte jau būs nožūsi, pārēja būs daudz izteiktāka. Nedaudz pagaidīsim. Šeit pārēja ir gandrīz neredzama, šeit tā tomēr ir krietni vien manāmāka. Taču, ja jūs tomēr negribat, lai tā būtu pamanām, protams, varat šai vietai iet pāri vēlreiz un vēlreiz, līdz pārēja būs izzudusi pavisam. Tā kā alkohola flomasteriem ir tendence nedaudz izplūst, saskaroties ar porainu virsmu, tad būtu nepieciešams lietot vai nu speciālo papīru, kas ir ar pretplūšanas efektu, vai arī vismaz krietni vien biezu, teiksim vismaz 200 grami biezu kartonu ar apstrādātu virsmu, piemēram tādu, kurš ir domāts digitālajai datoru izdrukai. Ja jums ir nepieciešams izkrāsot kādu ilustrāciju
vai paši vēlties to uzzīmēt, tad ir jālieto tādi materiāli, kuri nereaģē ar alkohola tintēm. Visbiežāk tās ir krāsvielas jeb dāja tintes. Piemēram, Cukineko uzņēmumu Memento tintes. Jo tās neizplūdīs pat tad, ja krāsu klāsiet attēlam virsū uzreiz pēc nospiešanas vai uzzīmēšanas. Un, lai arī cik daudzas reizes jūs berzētu šīs melnās līnijas, tās netiks izbojātas. Svarīgi atcerēties to, ka, lai attēls izskatītos pēc iespējas realistiskāks, vienas konkrētas krāsas, jeb krāsu laukuma iekrāsošanai būtu nepieciešams pēc iespējas vairāk toņu gradācijas. Līdz ar to viena krāsu laukumam iekrāsošanai parasti iesaka lietot vismaz 5 dažādus marķierus, taču bieži vien, ja laukums ir ļoti maziņš, tur ievietot 5 dažādas krāsas ir ļoti grūti, tāpēc es iesaku lietot vismaz 3 dažādas krāsas. Kā piemēram, šajā gadījumā tiek lietots priedis jeb vainflomsters, lai ieklātu vistumšākās ēnas. Tālāk tiek lietots sūnu zaļais.